Droši varat sēsties. Valsts godātais prezidentkungs, novada iedzīvotāji, Tukumnieki novada pagastiem. Jā, šodien mums ir tāda vienreizēja kolosāla iespēja tikties ar valsts prezidentu. Mēs jau šodien visas dienas garumā braucam pa Tukumu novadu, bijām sākotnēji Kandavā, apskatījām Kandavas tehnikumu un militāro skolu Kalpakas skolu. Bijām arī vairākos uzņēmumos, gan Pūrē, šokolādes rūpnīcā, gan Linstrāmā, kā arī Ilomīgas apskatījām arī mūsu ugunsdzēsēju mītni. Un šodien ir vienreizēja iespēja jums klātienē uzdot jautājumus prezidentam. Mums jau šī dienas garumā bijuši gan daudz visādas sarunas par ikdienišķām tēmām un var apgalvot, ka prezidents tiešām ir ļoti zinošs un atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem. Un došu vārdu prezidentam. Jā, labdien, sveicināt visi. Tukumā tiešām ir, jāsaka tā, prieks būt gan izvai kaimiņos, tāpēc, ka es tomēr esmu jūrmalnieks un nemaz tik tālu tas nav. Un kā jau priekšsēdētājs teica, mums bija šodien ļoti interesanta, diezgan, jāsaka, piesātināta tā programma, gan Kandavā, gan Pūrē, gan arī šeit pat Tukumā. Varu tikai teikt, ka esmu tiešām ļoti priecīgs redzēt, ka ir tik daudz interesantas lietas, piemēram, uzņēmumi, kurus es apmeklēju, protams, Pūru šokolāde ir pats par sevi kaut kas ļoti garšīgs un labs, bet arī cita veida uzņēmēja darbība. Bet, protams, ka ir arī daudz lietas, par ko mēs runājām, sākot no skolu tīkla un jautājumiem, kas skar veselības aprūpi un dažādu veidu lietām, kas ir arī būtisks novadam. Es tiešām negribu šeit ar ļoti gariem priekšlasījumiem uzstāties. Visdrīzāk, ja ir kādi jautājumi, tad labāk ir pāriet uz tādiem jautājumiem, vai ir arī varbūt kaut kādas lietas, ko jūs gribat teikt, kā kaut kāds būtisks, problemātisks, kuras jūsuprāt ir tādas, par kurām būtu jādzird gan Rīgā, gan Rīgas pilī. Tas, ko es visiem esmu vienmēr teicis, tiekoties, ka pirmkārt es neesmu laimes lācis, es nevaru apsolīt jums lietas daudz, otrkārt, ka es nevaru varbūt izdarīt daudz lietas, kas ir Saeimas un valdības dienas kārtībā. Un tā pašā laikā es nevairos arī no tā, ka ja ir kādas konkrētas lietas, tad es tās parasti aktualizēju gan ar atbildīgajiem ministriem vai ministru prezidentu. Un ja ir kaut kādas lietas, kur tiešām var kaut ko izdarīt, tad mēs arī cenšamies pasakot līdzi, lai tās problēmas tiktu risināts. Es nezinu, kas tur ir durvīs iesprūduši, tad laikam var arī nākt iekšā. Droši. Tā kā lūdzu, ja ir kādi jautājumi, vai tiešām ir kaut kādas lietas, noteikti ir arī kaut kādas problēmas, kuras jūs gribat aktualizēt, tad droši. Zinot mazliet, kā mums parasti Latvijā ir, tad pa priekšu viss kautrējās un tad beigās nekādi nevar beigt. Nu skaidrs. Tukums nav tipiski Latvija, lūdzu. Te būs arī kaut kā mikrofona. Labdien, augsti godātais prezidentkungs. Ticiet man, es esmu darba kolēģi, bet šodien atļāvos pamest darba laiku Rīgā, lai paspētu uz tikšanos ar jums, jo man ir bijis tā iespēja tikties ar vairākiem mūsu valsts prezidentiem, ar dažiem es esmu atteikusi tikšanos, jo, manuprāt, viņi nav bijuši mūsu cienīgi, bet izrādot cienu no jūsu puses mums, ka jūs tikties ar mums, tad mums ir milzu gods tikties ar jums. Un viens no jautājumiem, mans bērns, Marta Aleksandrs Skudra, mācās labākajā skolā, un tā ir Tukuma 2. vidusskola. Viņas atzīmes ir teicamas, un es domāju, ka viņa tuvākajā laikā neplāno mācīties Rīgas skolās, jo šeit ir lieliskākie skolotāji. Un es gribētu zināt, kad Latvijas skolu diplomi tiks akreditēti Kembridžā, Oksfordā un citās augstskolās, lai mūsu izcilie bērni, kas nāk no
šīs skolas un no citām varētu ietikt tur bez kaut kādiem starpgadījumiem. Tas ir tikai viens no 19 jautājumiem manā klāstā. Paldies! Kādi 2-3 ir, Jā. Vēl 2-3, lai man uzreiz būtu atbildēt, ka pārējie gatavi. Labi, otrs jautājums ir par klimata neutralitāti un lielo klimata neutralitātes plānu līdz 2030. gadam, kur mēs zinām, ka šobrīd CO2 piesaistes vai maksājums ir 52 eiro par tonu, un es esmu lielā pašvaldības kapitāla uzņēmuma valdes priekšsēdētāja, tas ir Rīgas meži. Un mēs saprotam, ja metodika netiks mainīta, tad 30. gadā mūsu kūdras purvu dēļ mēs būsim spiesti maksāt 8 miljonus sodu naudās gadā, lai gan patiesībā sakot, mēs varētu veikt piesaisti un pelnīt. Tas ir otrs jautājums, otrā grāvi. Paldies! Jā, paldies par to pirmo jautājumu. Man ir arī šeit izglītības padomniece. Es nevarēšu pateikt, kad šodien, bet es varu apsolīt, ka man pavisam drīz vēl līdz mēneša beigām ir paredzēta tikšanās arī, es laikam konkrēti laiks meklēju, izglītības ministri, un šo es atķeksēšu, un Santa arī atķeksēs. Un es pajautāšu, un tad es mēģināšu kaut kādā veidā to dabūt ārā, vai preses relīzes veidā, vai kā, bet es zinu par šo jautājumu, ka tas ir skatās par klimata neutralitāti un kūdru. Man arī bija šodien saruna ar gan pašvaldības deputātiem, gan uzņēmējiem, un jūs zināt, ka tas ir tāds mazliet strīdīgs jautājums. Jo no vienas puses mums ir kūdras ražotnes, kas ražo lietas arī, kas faktiski pat nav īsti aizstājamas nekur. No otras puses mums ir arī tiešām šie mērķi. Un es savu laiku atceros, ka mēs diezgan daudz diskutējām. Es vēl biju ārlietu ministrs ar nozaru ministrijām, arī ar Saeimas Eiropas lietu komisiju par to, ka faktiski nav tā, vismaz tā izpratne, kāda ir bijusi savu laiku ārlietu ministrijām, kas man ir palikusi, un ko es noteikti apspriedīšu arī ar klimatu un enerģētikas ministru, kur gan es tiekos pavisam drīz, ir, ka nav tā, ka mums ir pilnīgi viss jāslēdz ciet. Ir tā, ka runa ir par to, ka mums ir kaut kādas tās lietas jāpārveido. Un taisnība būtu muļķīgi vienkārši saglabāt kaut ko, kas pēc tam mums nevis ģenerē ienākums, bet maksā naudas sodus. Kā to šobrīd panākt tā, lai nav, ka nozare varbūt domā, ka viss ir jātaisa ciet savukārt, un nosacīt birokrātija saka, ka nevis jātaisa ciet, bet ir jāpārveido. Tas ir tas, ko es īstenībā arī runāšu ar klimatu un enerģētikas ministru, ar kur, man liekas, es nemaldos, mēs tiekamies 19. februārī gan par enerģētikas stratēģiju, gan par daudzām citām lietām. Tā kā uzreiz nevar atbildēt, kad būs atzīti diplomi, bet piefiksēšu un mēģināšu dabūt atbildēt. Paldies. Lūdzu, vai kādu vēl jautājumu? Jā, lūdzu. Tu ir mikrofons. Jā, labdien, man ir gods tikties ar jums arī, un mēs esam ieradušies no Jaunpils. Un tas jautājums, ko jūs minējāt pašā sākumā par skolām, kas satrauc visu valsti, skārs arī mūs, un nākošajā nedēļā Tukuma nodome lems par to, būt vai nebūt Jaunpils skolas vidusskolas posmam. Un mēs, Jaunpils iedzīvotāji, esam sagatavojuši vēstuli priekš Tukuma nodomes deputātiem ar mūsu redzējumu uz šo lietu, uz šo jautājumu. Un patiesībā es arī gribēju pateikt jums paldies par to, ka jūs ierosinājāt vai tomēr ieteicāt ņemt vērā iedzīvotāju viedokli šajā jautājumā. Un tas ir sadzirdēts, un tāpēc tas, ka jūs sākumā teicāt, ir lietas, ko jūs nevarat ietekmēt, tomēr jūs tas ierosinājums ir gūst atsaucību. Un mēs gribējām pasniegt kopiju no šīs vēstules, ko mēs pasniegsim arī Tukuma nodomes deputātiem, pasniegt arī jums, lai jūs redzētu šo jautājumu no mazliet otras puses. Kā mēs to redzam, kā iedzīvotāji to redz mazā skolā, mazā lauku skolā. Tas ir viens, ko es gribētu teikt. Un otrs, un tas jau ir jautājums, tātad visas šīs lietas, kas šobrīd notiek mūsu valstī, patiesībā, atnākot viņām līdz Jaunpilī, kas ir starp laukiem tomēr tāda pietiekoši attīstīta vieta ar spēcīgu uzņēmēju darbību
un cilvēkiem, kas tur dzīvo un strādā, atnākot šiem jautājumiem par skolas slēgšanu līdz mums, atnākot jautājumiem par pasta slēgšanu pie mums, par aptiekas slēgšanu, mēs varam tikai iedomāties to, kas notiek citās lauku vietās. Un faktiski šis jautājums ir saistīts ar ļoti, mūsuprāt, sāpīgu jautājumu, tas ir par demokrātisko situāciju. Un es tiešām gribētu dzirdēt no valdības puses, lai būtu konkrēts plāns ar konkrētām rīcībām, kas tiks darīts, lai kaut kā iespaidot šo situāciju. Kas tiks darīts, lai cilvēki nebrauc prom no šīs valstis. Notiek kaut kādas runas par to, lai viņi brauc atpakaļ. Pietiks ar to, lai viņi nebrauc vismaz prom. Un ja šāds plāns mums būtu visiem redzams, tad arī būtu vieglāk daudz pieņemt šos jautājumus par skolas slēgšanu vai vēl kaut kādām iestāžu slēgšanām. Jo mēs redzam, kas tiek darīts, lai cilvēki atgrieztos, lai cilvēki dzīvot, lai cilvēki radītu bērnus šajā valstī. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Manuprāt, tas stāv pāri jebkuram jautājumam. Mēs nevaram runāt par ekonomiku, ja mums nav šeit cilvēki. Mēs nevaram runāt par aizsardzību, ja mums nav cilvēku, ko šeit aizsargāt. Mēs nevaram runāt par nevienu citu jautājumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs. Un es tiešām visu Jaunpils iedzīvotāju vārdā, un es domāju, kura Latvijas iedzīvotāju vārdā aicinātu jūs šo jautājumu celt un cik vien augstu vārvaldības līmenī un cik vien nopietni prasīt šo rīcību ļoti aktuālu un tam līdzīgi. Un tas ir arī gribētu, ko es dzirdētu no jums atbildi vai komentāru. Un tad mēs gribētu jums nodot šo vēstuli, ko mēs nodosim arī Tukumnovada domai pēc tam. Un arī dāvināt jums nelielu grāmatu, lielu grāmatu patiesībā par Jaunpils mūžām un mūžiņām. Paldies, Lēc. Jā, paldies, protams, par dāvanu. Pirmais tomēr par tām skolām, lai būtu skaidra, varbūt, teiksim, tā mana pozīcija, ko es esmu arī paudzis gan ministru prezidentai, gan arī publiski, ir pilnīgi skaidrs, ka galvenais jautājums ir tas, kādu un cik labu izglītību saņem mūsu visu skolēnu bērni. Es domāju, ka tas galvenais kritērijs ir nevis tur, cik daudz bērnu skolā, klasē vai kur ir, bet tas, cik viņi būs sagatavoti, lai tālāk studētu augstskolā vai, kas izvēlās arotskolu vai kādu citu profesiju. Un tas kvalitātes kritērijs, tas, ko mēs gribam panākt no tās reformas, tas varētu būt tas pirmais un galvenais jautājums. Un es godīgi sakot, jau cenšos es šodien pirmo reizi laikam teicu vārdu reformu. Diemžēl mēs esam nodeltējuši to iedzienu tik tā, ka cilvēki vairs īsti netic reformai vienā nozarē. Tāpēc, ka viņas dažreiz tiek sāktas, pabeigtas netiek, paliek pusratā, tiek kaut kas jauns sākts un tā tracināšana drīz cilvēks satrauc. Bet kvalitātes jautājums ir viens. Otra lieta, ja būs arī Tukumam visticamāk jāpieņem lēmumu, kas nav pārāk vienkārši, kas varbūt sāpīgi, par kā citiem novadiem, bet es domāju, ka tur varētu būt 3 lietas, par kurām tomēr ir tad jārunā. Ja mēs runājam par izglītības kvalitāti veidu prātīgi, kaut kādā veidā reorganizēt vai slēgt vai vienalga, samazināt mācību apjomu skolās, kur, piemēram, tie paši mācību eksāmenu rezultāti ir virs vidējā valstī, vai viņi ir labi. Otra lieta, ja tiešām par šo tiek lēmts, bet tas es negribu šeit teikt, un viss novēl uz pašvaldību, tas nebūtu godīgi. Tas ir īstenībā ļoti lielā mērā arī pat ne izglītības ministrijas, bet satiksmes ministrijas un vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas jautājums. Labi, bet tad ir jāpārliecinās, vai tiešām ir tas ceļš un vai tiešām ir tas transports, ja kaut kāds pārmaiņas notiek. Vai tas viss ir jādara triecienu tempā, tas arī ir ļoti tomēr vērtējums jautājums. Un pēdējais, jā, tas nav vienkārši. Man dažreiz nav vienkārši ar jums runāties dažādos novados, bet tomēr ir jābūt cieņpilnai sarunai ar novadu iedzīvotājiem. Un ir kaut kādi jautājumi, kuriem ir jāatbild.
Protams, ka lēmumu beigās ir jāpieņem novada domē. Tas nav vienkārši, jo gala lēmums būs viņiem. Bet tas, ko vismaz es jūtu, ka gan ministra prezidenta ir ieklausījusies, gan arī šī diskusija tomēr notiek, un man, kā es teicu, būs saruna ar izglītības ministri, ka varbūt vairs nav tā spiediena darīt visu uzreiz strauji un nepadomājot, bet tomēr darīt to, teiksim, vairāk ar tādu pozitīvu motivāciju un tiešām ieklausīties gan iedzīvotājos, gan pašvaldībās, gan skolotājos un tomēr meklēt tos vairāk individuālos risinājumus. Vēl viens varbūt kritērijs, kas manā tādā dzīvē liekas ļoti būtisks un kas varbūt neattiecās šobrīd uz Tukuma novadu, ir austrumu pierobeža. Tas ir vēl viens īpašs stāsts, un tur arī ir jāskatās ļoti uzmanīgi, kā tie lēmumi tiek pieņemti. Tā kā es pie sevis nosmaidīju savu laiku, ja es pirms kādiem 2-3 gadiem būtu diezgan stingri teicis, jāreformē to līņu un viss pēc kārtas, tad man ir vizītes novados kārtīgi pāraudzināšana. Es saku, ka jāmeklē, Latvija nav tik liela, jāmeklē kaut kādu vairāk individuāli risinājumu. Bet būs kaut kāda lēmuma. Tas ir diezgan sarežģīts. Par demogrāfiju runājot, teciet, mums ir viena lieta, kas mums visiem tomēr ir jāsaprot, un ko es gan jūtu. Latvija nav unikāla, diemžēl Lietuva un Igaunija ar to šobrīd demogrāfisko kritumu ir diezgan izraujušās priekšā Eiropā. Un tad, kad es runāju ar cilvēkiem, daudz man saka, ka viņiem ekonomiskie vai kaut kādi sociāli atbalsta mehānismi nav tik būtiski, kā viņus mazliet satrauc tā drošības situācija un neskaidrība. Bet te būs miers. Ļoti daudz tas satrauc. Daudz par to runā atklāt, daudz nesaka. Un mēs redzam, ka ļoti līdzīgas jautājumus uzdod. Es esmu runājis no Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, arī viņu sabiedrības. Arī tur tie ir skaitļi ļoti neiepriecinoši. Par plānu un programmu runājot, pēc ļoti ilga laika beidzot vismaz mēs redzam, ka sāk sanākt demogrāfijas lietu padomu premjeras vadībā, ka viņi sāk arī tiešām gatavot idejas un priekšlikumus. Es to jūsu viedokli pilnīgi noteikti nodošu par tādu plānu, bet mums ir arī tā, ka mēs esam diezgan daudz investējuši un mums ir diezgan salīdzinoši ar citām valstīm labs atbalsts ģimenēm, jaunajām māmiņām, pirms dzemdībām, pēc dzemdībām, bet viņš ar laiku beidzās. Un tālāk nekas nesako, bet tomēr audzina līdz 18 gadu vecumam un tā programmai un tā atbalstam būtu jābūt visu šo laiku, nevis tikai vienā brīdī visam apstājās. Taču es domāju, ka mēs uzreiz 1-2 gadu laikā nekādu lielu izrāvienu nepanāksim. Mums ir kaut kā pašiem sevi jāpārliecina, ka nav tādas nolemtības, ka te būs noteikti kaut kādi traki satricinājumi. Man ir bieži vien, tas ir jāsaka ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet daudziem ārvalstu uzņēmējiem, kas domā braukt investēt vai nebraukt investēt, tad viņi salasās daudz un dažādas ziņas, un tad viņi sāk domāt, varbūt nav tik droši. Mēs nevaram izslēgt nevienu scenāriju, bet mēs esam daļa no NATO Eiropas Savienības. Mēs tiešām šobrīd sākam attīstīt daudz nopietnāk un ātrāk gan iekšējās, gan ārējās drošības mehānismus, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram vai nedrīkstam domāt arī par to veidu, kā tiešām to demogrāfijas situāciju no tādiem kampaņveidīgiem lēmumiem tomēr pārveidot par ilgspējīgu programmu, kas ir gan dažādu veidu finanšu, ekonomiskā un sociāla atbalsta līmenis, gan arī tīri. Mēģinām tiešām saņemties un domāt par lietām, par to, kādā veidā tiešām kuplinātās ģimenes un kādā veidā būt pārvarēt tās bēles un nezinu pašiem pa priekšu, sākot ar sevi. Bet par valdības programmu labi. Teikšu valdībai, ka Jaunpilī gaida to plānu, un tad demogrāfiskā situācija tiks nekavējoties uzlabot. Tā kā būs publicēts plāns, es atbraukšu un pārbaudīšu personīgi pēc gada. Gadu nekas nesanāk. Gadu pēc plāna. Paldies jums par šo lielisko iespēju.
mēs šeit zālē esam vairāk lauksaimnieki. Ļoti būtu jūs arī gaidījuši kādā mūsu lauksaimniecībā, lai jūs atbraucat par pašvaldības neizbraucamajiem ceļiem. Bet... No kurienes jūs esat? Tieši no kur pagasta? Zemītes pagasts. Bet ceļi ir daudz, kur neizbraucami. Bet tas ir viena no tēmēm. Paldies kolēģiem, kurš jau ieskicēja lauku problēmas, bet mēs gribam tādas aktuālākas lietas jums nodot. Pirmais būtu, ņemot vērā jūsu iestrādes un pieredzi ārlietās, ļoti svarīgs ir šis te agresoru valstu graudu imports, pārtiks preču imports un lobarības imports. Vispirms būtu jāsāk ar importu, un pēc tam būtu jāsāk Eiropas līmenī par tranzītu. Šis ir vienkārši nāvējoši mūsu ekonomikai un nāvējoši Eiropas ekonomikai. Un otra ļoti svarīga lieta, ko iesāka Šmita kungs savā darbības laikā, ir nevalstisko organizāciju finansēšanas modelis. Tas ir pilnīgi absurdi, ka ir tāda situācija, kad ir nevalstiskās organizācijas, kas saņem ļoti dāsnas dotācijas no zemkopības ministrijas, un līdz ar to šobrīd mēs kā lauksaimnieki, kā sabiedrība tiekam ļoti šķelti, un pārējās sabiedrības acīs tas izskatās ļoti slikti. Un mēs nevaram atrisināt ļoti nopietnas jautājumus šobrīd. Tā kā es ļoti vēlētos jums nodot šo te finansiālo sadalījumu nevalstiskajām organizācijām, un varbūt jūs varat šo jautājumu kaut kā paskudināt. Paldies! Bet tas ir valsts finansējums, jā? Valsts finansējums. Tur var redzēt. Otrajā ailītē. Paldies. Paldies tiešām, ka atbraucāt. Pirmkārt, tas, ko es gribu teikt, ir, ka no pirmās dienas es esmu skaidri publiski teicis, ka es arī atbalstu importu aizliegumu, ka no Krievijas, faktiski arī no Baltkrievijas, jo Baltkrievija ir lielā mērā atbalsta Krieviju. Un izpratnē mums ir jāskatās uz šīm divām valstīm šobrīd kā vienam veselam. Jā, es zinu, kāpēc varbūt nevar tiešām, tur ir nopietnas politiskas nianses aizliegt uzreiz tranzītu. Tas tiešām ir jautājums, kas jāaktualizē, un to aktualizē tiešām. Es zinu, gan ārlietu ministrs, gan zemkopības ministrs, gan arī premjeri. Es pats tikko būdams Maltā, kas ir arī viena no Eiropas Savienības dalību valstīm, tātad arī sēž pie galda, arī lemj par tām lietām, runājot ar Maltas premjeru. Arī teica, ka mums ir jāpieliek punkts. Un viņš teica, ka viņi ir gatavi šai diskusijai, vai, protams, ka daudz lēmums pieņems visas 27 dalību valsts, un tas, protams, var paņemt kādu laiku. Tā kā no tāda viedokļa raugoties, es domāju, ka labi jau ir tas, ka jūs pašā atceraties, kā bija sākumā. Sākumā visi teica, ka nevaram ar importu liekt. Un tagad jau gatavo likuma projektu, es saprotu, viņš ir gatavs un drīz būs saimā. Tā brīdī, kad saima balsos par šo likuma projektu un pieņems to galīgajā lasījumā, un kad viņš nonāks man uz galda, es viņu, protams, arī izsludināšu. Es gan gribu cerēt, ka viņš būs pietiekami arī tāds stingrs. Bet tas man ir grūti teikt, jo es neesmu redzējis šo likuma projektu. Es saprotu, viņš pašlaik vēl ir ministrijā un laikam drīz ies uz valdību, un tad par viņu diskutēs saimā. Ja, teiksim, par šo sadaļu mums pluslīdz ir skaidrs, tad ir divas lietas, pie kurām vēl būs jāstrādā. Redziet, kur es piekrītu, ka ja Latvija viena liedz pat importu, un to neliedz kaut vai mūsu pašu kaimiņi, Lietuva, Igaunija, valstis, kas robežojās ar Krieviju, kā piemēram Somija vai Polija, un arī Baltkrievija, Polija, tad īstenībā tā pasākumam tiešām efektivitāte ir x reizes zemāk. Un mēs tiešām aicināsim pat līdz tiem Eiropas lēmumiem arī mūsu kaimiņus darīt to pašu.
Gribu cerēt, ka viņi arī rīkosies pietiekami strauji, tas, protams, arī katras valsts lēmums. Tranzīti, jā, par tranzītu tur būs diezgan sarežģītas diskusijas. Viena no vissarežģītākām lietām, lai gan par to cilvēku varbūt dažreiz ir mazliet pavīksnojuši, bet es diezgan labi zinu, kā tas izskatās tādās globālās organizācijās, ir tranzīts uz tā saucamajiem globālajiem dienvidiem. Jo tur savukārt tas ir dažreiz patiešām izdzīvošanas jautājums, un ticiet man, Krievijas propaganda izmanto šādu veidu lēmumus vienkārši perfekti. Bet mums šīs valstis ir vajadzīgas kaut vai atbalstam dažādās starptautiskās organizācijās, lai Krievijas, teiksim, agresija ne tikai tiktu nosodīta, bet jau tiktu veidot kaut kādi mehānismi tiesvedībām un visam pārējiem. Tā kā tur šajās bažās gan ir jāieklausās, un tas varbūt mums šeit tuvumā viss izskatās vienkāršāk, jo tālāk no Ukrainas, jo sarežģītāk. Par šo te finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Paldies par materiālu, es paskatīšos. Es zinu, es vēl tikos ar Šmita kungu, kad viņš bija zemkopības ministrs, viņš man par šo teica. Es teiktu tā, laikam ideālā pasaulē vislabākais būtu, ja nevalstiskās organizācijas tiešām spētu nevis saņemt valsts vai pašvaldības finansējumu, bet eksistēt no biedra naudām, no dažādu veidu ziedojumiem un vispārējā. Tā pašā laikā mēs labi zinām, kāda ir tā realitāte, ne tikai zemkopības nozarē. Daudzās nozarēs ir dažāda veida granti, dažāda veida atbalsta programmas. Manuprāt, ka šeit tiešām tā būtu jābūt vienai plašākai jūsu arī kā nozars cilvēku diskusijai ar ministriju, un mums visiem būtu jāsaprot, cik un kā vispār valsts kopumā, ne tikai par zemkopības ministriju runājot, atbalsta nevalstiskās organizācijas, jo vienā brīdī mēs nonākam pie situācijas, kur tās jau vairs nav nevalstiskās organizācijas. Es runāju pavisam nesen ar vienu cilvēku, kurš ļoti palīdz jauniešiem. Viņš ir diezgan aktīvs sociālos tīklos, bet vārdu es neminēšu, bez viņa atļaujas. Viņš teica, es cenšos vispār neiet ne pēc kādiem grantiem, ne pēc kādu valsts vai pašvaldības finansējumu, bet tad es esmu A atkarīgs, B man ir jāraksta daudz atskaišu, un C man zūd kaut kāds zinām pat manu pašu jauniešu uzticību. Tas ir saistībā ar jauniešiem, ar mazliet citu nozari, bet es arī pārunāšu ar Krauskungu, kā viņš var šīs situācijas attīstīt, bet, protams, es gan lēmums būs jāpieņem viņiem pašiem. Vērtāk būtu runāt bez mikrofona. Es runāju pietiekami skaļi, vai ne? Jā, ok. Bet mums ir vēl arī Facebook, es saprotu tiešai, tā kā tā nav labāk mikrofona. Runāšu mikrofonā. Paturpināšu par tām nevalstiskām organizācijām. Šoreiz tas ir tieši par tukumu, jo ir nevalstiskās organizācijas, kas apgroz miljonus un kas īstenībā taisa biznesu. Un viņām nevajadzētu, un vienlaikus ir vienā grāmatvedība tām nevalstiskām organizācijām, kas jau nodarbojās ar biznesu un arī ar netīrām lietām, un vienādi ar tām nevalstiskām organizācijām, kur sanāk grupas sieviešu vienkārši auž un taisa savus pasākumus un dzīvo no tā, kas viņiem ir. Un šis ir konkrēti gadījums par Tukumu novadu un par Sarkano krustu. Es esmu nekas, es esmu pensionāri un es varu runāt, jo ļoti daudzi baidās runāt, tāpēc, ka viņi ir atkarīgi no pašvaldības. Gan darba ziņā, gan tā. Un šobrīd Tukuma novads taisās dot ārpakalpojumā Raudas pansionātu, kur ir 150 darbinieki, paši iedzīvotāji un 300 klienti. Kaut kādam Sarkanam krustam, par kur es esmu interesējusies, ka viņiem nav kapacitāti, lai varētu šos 300 klientus apkalpot kvalitatīvi tajā pašā laikā. Bāžas kungs teica, tas būs lētāk. Kā var būt lētāk maize, kā var būt lētāk jebkurš pakalpojums. Ja viņš ir perfekts, vienkārši, ja viss godīgi notiek. Tādā gadījumā tur ir jau plānots, ka tur būs kaut kas negodīgi, kaut kas necaurspīdīgi. Un es domāju, ka pašvaldības uzdevums ir rūpēties gan par bērniem, gan par
veciem cilvēkiem un slimiem cilvēkiem. Un nevar paņemt vienam un iedot otram. Tas arī par nevalstiskām organizācijām, bet tas vēl nav viss. Un šī sakarā vajadzētu domāt valstiski kaut kādā veidā, jo ir arī tādas sociālajie pakalpojumi vai kaut kas tā, ka ir šīs nodokļu atlaides. Ja ir šādi uzņēmumi, nav problēmas, bet katrā ziņā likumdošanu pamainīt tā, lai šīs lielās miljonu esošās nevalstiskās organizācijas nav līdzvērtīgas ar tām vienkāršām, sanācām pagastā un uztaisījām savu NVO. Man gandrīz ir jālūdz komentārs, jo par šo sarkanā krusta lietu es tiešām neko nezinu. Iespējams zināt. Jā, tā kā Rudī saka, mēs tiešām pašlaik vedam pārunas par to, ka varētu šo pakalpojumu nodot sarkanam krustam. Pašlaik lēmums nekāds nav pieņems, mēs tad, kad izvērtēsim šo situāciju, jo, kā pašzeme, pašlaik, jebkurā pašvaldībā ir stāsts par budžetu un par naudu. Un mēs redzam, ka šo pakalpojumu var sniegt lētāk, kā mēs to atrisināsim, tas jau ir mūsu lēmums un izšķiršanās, bet pašlaik nav tāds lēmums, ka mēs tagad atdodam konkrēti sarkanam krustam. Jā, sarunas notiek, bet nav lēmums konkrēts, ka tas notiek tieši sarkanam krustam. Jā, mēs izvērtējam, viņi iepazīstās ar situāciju, kāda ir un gala atbildi nav iedota. No sociālās nodaļas ir jau tīri ziņas, ka viss jau ir izlēmts. Es nezinu, kas jums tādas ziņas pienes, es jums tikko skaidru un gaiši pateicu, kāda ir situācija. Es domāju, ka Un atvainojiet pārtraucos, jā, tā nav pirmā vieta, kur valstī sarkanais krusts sniedz pakalpojumus šajos te pansionātos. Tādi ir gan Kuldīgas novadā, gan Saldus novadā, gan Ventspils novadā, arī Talsu novadā. Jā, visur, kur Inga Priede, tur arī sniedz pakalpojumus. Es domāju, ka tiešām būtu labi. Tomēr tad skaidri pateikt un saprast, kāpēc tas tā notiek, jo taisnība ir pašvaldību budžeti. Šogad un iespējams nākamgad ir ļoti nopietni spiedieni, bet man jāsaka tā, es nezinu, protams, kā ir Tukuma novadā, bet mana pieredze liecina, ka parasti ļoti daudzas lietas tiešām cilvēki uzzina pat ātrāk nekā oficiāli lēmumi tiek pieņemti. Un no tāda viedokļa raugoties, es tomēr gribētu, lai tas process visiem būtu caurspīdīgāks nekā varbūt, ka visu zina, bet beigās tāpat. Mums pat nav ko pateikt, jo tiek izvērtēts šāda iespēja. Un pateikt, ka ir pieņemt lēmumu, tiešām tā nav. Varbūt kolēģi deputāti to var apliecināt. Labi, pasakosim līdz, tad visi kopā, tad ar interesi. Paldies. Es arī aizsūtīšu vēstuli. Sveicināti. Sveicināt, prieks jūs satīt. Par sarkano krustu es būtu zinājusi, es būtu vairāk sagatavojusies, varbūt pat mana māsīca būtu atnākusi. Man ir vecotājs, kuram ir 95 gadi. Viņš ir vienkārši dižens vīrs, noteikti vēl līdz saviem 100 nodzīvos. Un pirms sarkanā krusta bija samariešu kustība, līdz ar to ir iespējas salīdzināt. Un jāsaka godīgi, sarkanais krusts ir zem paškritikas, vienkārši šaubu. Kā tas kritikas? Tas ir, salīdzināt kā bija, kad bija samarieši, vienkārši fantastiski, tur cepuri nost. Ienāk sarkanais krusts, līmenis vienkārši kritisks, krītošs, un kā var arī vēl pateikt, ka mēs malku nenesīsim, jo ir pa tālu. Vēl daudz lietas, un māsīca man krāja, protams, šo ir gatavojis ļoti nopietnām lietām. Pret sarkano krustu, jā, bet, samarieši, tas bija līmenis, jā. Tur ir vērts papētīt vairāk, un arī, ja uzvar lētākais gandrīz vai daudz lietas, jā, nav tā par cilvēku aprūpē, daudz lietas vairs neietilpst arī visā. Es, tiemžēl, neesmu gatava, es vienkārši atbalstu, tā, ja par to runā, jā. Diemžēl, jā.
nav labi. Nē, ja drīkst, tad tā ir pilnīgi citā. Jo ir tā, ka ļoti daudzi veci cilvēki ir guļoši. Viņi nevar par sevi pastāvēt, jā. Labi, man vecotēvam, arī jau vecvectēvam ir paveicies, ja mēs esam mazbērni, mēs esam pietiekoši vienoti un tāpat vien uz emocijām arī daudz lietas nedaram, ja, tiek izpētīts un arī ir ar ko salīdzināts. Tā kā, nevar daudz neko pateikt. Jā. Bet viens precizējuši jautājums. Kas notika ar samariešu kustību? Ir jau konkursis, saprot. Tas bija tā kā... Tas ir pakalpojums. Jā, pakalpojums. Mājās. Un mēs ar jauno gadu šis pakalpojums mainījās, kā kundze teica, līdz jaunā gadam pildīs samariešu organizāciju, un tagad ir šis pakalpojums viens sarkanais krusts. Es ļoti atvainojos, vai arī labi, jā, tas nekas, ja cilvēks dzīvo lielākā mājā un, teiksim, pateikt cilvēkam, kāpēc viņam vajadzētu dzīvot tik lielā mājā, vediet viņu uz pansionātu. Tagad atnāk cilvēks no malas, kas vispār nav saistīts ar sarkano krustu, ja, zina, kur stāv atslēgas, kas tur iekšā notiek, ja, un tagad viņš vienu dienu panes malku, un pēc tam viņš pasaka, viņam ir pat tālu, mēs malku nenesīsim. Un man, teiksim, kā mums mazbērniem ir jāmaksā cilvēkam, lai viņš sanestu malku, lai redzi atnākt no sarkanā krusta un iekurinātu vecotēvu krāsni. Vai šis ir sociālais pakalpojums? Tas ir atbalsts vecam cilvēkam. Mums pašlaik... Bet tā ir realitāte. Jā. Ir tā, ka mēs šī mēneša laikā satiksimies gan ar šiem te, kas sniedz pakalpojumu, sociālais dienests un arī šis sarkanais krusts, un izvērtēsim, jo viena ļoti liela daļa, praktiski no pusdecembra līdz pusjanvārī, vairāk emocijas, kad mainās tiešām šie pakalpojumu sniedzēji. Katrs cilvēks ir droši pieredzis pie tā, kas to pakalpojumu sniedz, un gan sociālais dienests, gan arī man zvanīja, ka tā situācijas ir ļoti dažādas. Un mēs februāra mēnesī arī, gan sarkanais krusts atnāks ar saviem gadījumiem par otru organizāciju, tad atnāks arī otru organizāciju, un mēs saliksim tagad kopā to bildi, kāds viņi ir īstenībā. Jo pašlaik viens stāst vienu, otrs stāst otru, vesela daļa ir emocijas, bet mēs mēģināsim februāra mēnesī kaut kādu to kopsaucēju dabūt par šo visu lietu. Bet, atklāt sakot, es tiešām esmu ticies arī... Es vēl iestarpināšu, ir tā, ka viss balstās ļoti daudz lietas arī par cilvēku. Mēs neko nevaram darīt, jo mums nav tik daudz sūdzības tā, un es kā teicu, ļoti daudz ir bezpalīdzīgi, un viņi vienkārši vai baidās, vai kā, un šis nav uz emocijām. Šie ir reāli gadījumi un reāls darbības. Tas nav emocijas, tā ir ikdiena, tā ir aprūpe, ar ko es arī pati rūpējos un palīdzu, un mēs visi kopā ģimenes locekļi. Šis nav uz emocijām, šeit ir ko salīdzināt, kā bija un kā ir tagad. Godīgi sakot, es esmu daudz ticies, bet es pirmo reizi dzirdu šeit, ka ir diezgan tādi nopietni gadījumi vai pretenzijas pret sarkano krustu. Nekur neesmu tiekoties iepriekš kaut kur citos novados šāda veida informāciju arī saņēmis vai dzirdējis. Bet es nesaprotu, tā viena organizācija, tā kā samarieši, tā otra organizācija, tā kā sarkanais krusts, kas jums tagad ir? Mainījās tieši ar jauno gadu, mainījās šis te pakalpojums sniedzējs, kā jau minēja, tad iepirkumā minēja sarkanais krusts, un šīs te reakcijas no cilvēkiem ir ļoti dažādas. Citi saka, ka ir viss kārtībā, citi, ka ir slikti kā konkrētajā gadījumā. Un mēs tā kā, lai saprastu to video temperatūru, esam nolēmuši, ka mēs šī mēneša laikā tiekamies gan ar sociālo dienestu, gan ar jauno pakalpojumu sniedzēju, gan ar otro. Katram savā pusē ir savu argumentu, un runāsim un liksim kopā, kā tā bildi ir īstenībā. Šajā tāpā tā temperatūra ir diezgan augsta, jāsaka, un ne par labu sarkanajam krustam, vismaz tas iespēja šobrīd tāds arī veidojās. Tā, lūdzu. Доброго вечора, шановний пане президенту. Пробачте, я буду на русском. На латышском еще не могу, на украинском меня никто не поймет. Я представляю всех украинцев, проживающих в Тукумской громаде. У нас порядком 160 человек. Мы хотим вам высказать огромную благодарность вам и латышскому народу за то, что вы нам предоставили убежище.
и что ваша страна, ваш народ помогает как для гражданского населения Украины. Paldies! Sveicināt, prezidentkungs. Man arī ir savs ko es gribu izteikt. Arī man ir salīdzinājums ar pagastu reformu, kas bija tad, kad mēs bijām Gandavs. Mums bija Gandavs novads un dotie brīdī Tukuma novads. Man ir sāta par pagastu ceļiem, es esmu no Vācu pagastu, esmu zemnieks. Un dotie brīdī mūsu reģionālajie ceļi, kas ir Vāne, Vārieva, Maizupe, Alkšņi. Tie ceļi dotie brīdī neizbraucami. Es saprotu, jūs šodien bijāt daudz foršās labās vietās, bet ja jūs būtu atrast uz Vānas pagastu, uz Vānas ceļiem, tad es domātu, ka jūs ar saviem galveniem auto tur neizbrauktu. Un tā kā varbūt tās daudziem liekas, ka zemnieki brauc ar džipiem, nepavēlt mums ir jābrauc ar tiem džipiem, jo dotie brīdī ceļi ir ļoti sliktā stāvoklī. Jau no rudens ceļi netiek uzturēti, līdz tad, kad jau sākās sals, ceļi netika nogrēderēti. Dotajā brīdī arī viņi nevar tikt nogrēderēti, jo ceļi virsma ir sasalus. Tas ir bēdīgi, diemžēl. Ja bija Gandava novads, tad tie ceļi daudz mums tika uzturēti, bet dotajā brīdī tas ir smags jautājums, par kur mēs cīnamies. Es esmu zvanījis pagastu pārvaldē, stāstījis to. Man ir atbildēts, par ko jūs sūdzaties. Jūs esat zemnieki, jums ir tehnika. Tieciet paši galā. Tad mums arī stāvēt risināt to. Tad mums varbūt jādara tāpat kā jūrmalā, jātais caurlaids, vai pašiem jāuztur ceļi, vai pašiem tiešām jānopērk ceļi būs tehnika un tie ceļi jāuztur. Varbūt jums ir kāds redzējums, varbūt arī novada domas priekšstādātājs arī var paskaidrot to, kāpēc tā ir un cik ilgi tas turpināsies. Un runājot arī par skolāniem, man arī ir trīs meitas, kas mācās Gandavas Kārļa Mildenbaka skolā, Rīgas skolā, un viņām arī ir jāceļās 6:30, lai viņas no rīta nokļūtu skolā. Ja? Tad jautājums, cik produktīvi viņas var mācīties, ja viņas ir celušās jau 6:30, un tā tas notiek jau visu laiku jau varbūt var kaut kādu komentāru par šo jautājumu. Es biju vienā no saviem pirmajiem braucieniem Dienvidkurzemes novadā, un tas bija gan vasarā, jāsaka. Un tiekoties, man šķiet, tas bija jau Pāvilostā, kad mēs braucām no Grobīgas uz Pāvilostu, tad arī cilvēki teica, brauciet biežāk, vismaz jūs uzdēļ ceļus izgreideriem. Es tagad zinu mazu, varbūt tādu noslēpumu, mēs pateiksim, ka mēs kaut kad brauksim ciemos, un tad varbūt sakārtos. Mēs jau zinām mīlēt. Bet, protams, ka domas priekšsēdētājs varbūt mazliet vairāk izskaidrot par šo te konkrēto situāciju, bet par to pašu, ko es jau te arī teicu, saistībā ar skolu visu šo te pārmaiņu procesu. Tas ir viens no tiem jautājumiem, kāpēc es arī diezgan daudz esmu runājis, ka viena lieta, protams, ir skolēnu skaits, skolotāju trūkums, vēl daudz lietas, kāpēc viens vai otrs lēmums ir jāpieņem, bet pirms viņi pieņem, būtiski ir saprast, vai tas ceļš no tās vietas, kur kādreiz bija skola un kur tagad bērns būs jāved, viņš būs kārtībā, otrkārt būs transports un tiešām cik ilgs laiks tam bērnam būs jāpavada skolā. Tie ir tie jautājumi, kuri ir tikpat svarīgi, kā piemēram šo lēmumu pieņemšana, kas tiešām kaut kādā vienā, otrā, trešā gadījumā būs neizbēgama par skolas reorganizāciju, dažreiz arī slēgšanu. Man šķiet, ka tad, kad lauksaimnieki šeit piecēlās jūs un arī jūs teicāt, ka es neesmu bijis pie lauksaimniekiem. Īstenībā man šodien Gandavas tehnikumā bija iespēja tikties ar daudziem puišiem un arī
arī meitenēm, kas šobrīd tur mācās un kas īstenībā man iedod diezgan arī tādu labu priekšstatu par vienu otru lietu, kas saistās ar problēmām. Pie tām viņi bija tādi ļoti pārliecināti, teiksim, savas nozars patrioti, un daži bija pat piedalījušies protestos. Saprotu, nesāksim te analizēt, ar kā atļauju skolu piemiedz acis un pareizo darīja. Bet es esmu bijis citos novados pie lauksaimniekiem. Man ir drusku priekšstats arī par daudzām lietām, kas skar nozari. Nav. Tas, ka es neesmu bijis varbūt šeit Tukuma novadā, nenozīmē, ka kaut kur citur man tādas iespējas nav bijušas. Mēs arī cenšamies variēt un aptvert dažādas novada dzīves aspektus, bet varbūt tiešām par to ceru varētu komentēt. Citādi man tiešām būs jāiesludina brauciens uz Vācas novada kaut kā. Valsts ceļi, ka tie nav pašvaldības, un taču no valsts ceļiem jārunā, kāpēc. Pagājušajā nedēļā man bija saruna par to, paspēja, man liekas, nobriedēt tikai Zenīta Zante, jo tā, ka jūs arī teicāt, ka bija sasaules, bet ar valsts ceļiem varam runāt, kāpēc tā kvalitāti jūs uzskatāt, ka viņi sliktāk tagad nekā iepriekš. Bet, dotiem ir, ka došiem ļoti daudz ir tā plestens virziens, tāpat zemten, es domāju, ka apstākļi, laika apstākļi neļauj šos ceļus pienācīgi uzturēt. Jo es vajadzēju runāšu uzturēt. Tad, kad es zvanīju, bez mazāk no tā sajūta tāda, Mazliet skaļāk. Tāda sajūta, ka ir mazliet, ka tas ir par normu. Ja mūsu ziemas periodā, ja ceļi nav vēdrēti, tā ir tikai, tas ir normāli, mēs nevaram, varbūt pat negribam, jāpagaida, jāuzgaida, un tāds satums visu laiku tiek atrunāts. Un tas, es nezinu, vai tas ir normāli, varbūt tas jautājums varbūt jārisina valdības līmenī, un tad, ja jūs gribat, lai cilvēki dzīvo laukos, mums pagastā ļoti maz palikuši lauku iedzīvotāji, kas vēlas tur dzīvot, jo tāpēc, ka nav infrastruktūra tur. Bet varbūt tiešām būtu labi noskaidrot pirmkārt, kas tas par ceļiem, vai ja tas ir valsts ceļi, tad tomēr ir labs saprats. Man jau ir mikrofons. Man arī liels gods šeit būt. Mans jautājums jums, kā kaimiņam jūrmalniekam, kā jūs redzat Tukumu? Kā jūs redzat, kas ir Tukuma stiprās puses un kas jūsuprāt būtu Tukuma tāds, neattīstīt, bet zīmols vai kaut kas tāds spēcīgs, kas ir raksturīgs tieši Tukumam? Paldies! Tomēr jūs esat man mērā arī konkurenti jūrmalē. Bet nē, nopietni, viens no maniem tādiem pirmajiem braucieniem, galīgi nepieteiktiem, kad bija rožu svētki jūlijas sākuma. Jūlija vidū es vienkārši te klusiņām atbraucu un nemirkli nenožēloju, lai gan gāzi nežēlīgi lietas, kaut kā brauc ārā no jūrmals bija saule, iebrauc Tukumā, tiešām bija ļoti liels lietas. Īstenībā, manuprāt, tomēr ir ļoti spēcīgas kaut kādas interesantas tradīcijas, kuras, manuprāt, vienkārši, un es vairāk runāju tiešām tagad par Tukuma pilsētu, lai gan Tukuma novads, protams, ir plašāks, cilvēki mīl braukt gan uz Kandavu, gan arī uz piekrastes ciemiem, uz zvejnieku ciemiem, bet man, piemēram, Tukums vienmēr ir pateicis ar to, ka tu vari vienkārši atbraukt, izstaigāt, aizbraukt līdz Šlakenbekas, Mežā vēl līdz Durgas pilī, kur es arī tur toreiz aizgāju līdz muzejām. Gribētu redzēt, mēs arī bijām pagājuši piekdienu Baltuvas 2024, kur arī bija iespēja iepazīties ar to, ko piedāvā Tukums tīri, kā tādam, tā saka, 1-2 dienu turismam. Un manuprāt, ka tās labās puses vienkārši jāmēģina vairāk noreklamēt. Bet daudziem liekas, ka Tukums ir ļoti, ļoti tuvu. Daudziem liekas, ka, teiksim,
Ir rožu svētki, ir varbūt vēl kaut kādi pasākumi, bet visas tās iespējas, kuras var izmantot kaut vai ar velovēm vai vienkārši pastaigās, viņas daudz cilvēku vienkārši īsti nezina. Tā, kad tu tādā baltūrā apskaties, kas ir tas piedāvājums, tad ir tiešām ļoti, ļoti paši. Bet tomēr jāsaka, ka tas, kas man tiešām ļoti, vismaz šodien, braucot atkal pozitīvi pārsteidz, tāpat kā man daudz lietas ir pārsteiguši arī citos novados. Kad tu pabraukā par tie pašiem uzņēmumiem, kas šeit strādā, mazliet parunājies ar cilvēkiem, tu pēkšņi iepazīsti ļoti daudz lietas, un tu vienkārši var ieplast acis, ka tu galīgi nezini, kas vispār tev notiek, ne tikai kaimiņos, bet vispār daudzos Latvijas novados, cik daudz un dažādi produkti tiek saražoti, vai cik daudz un dažādas tās pašas vēsturiskās vietas tiek piedāvātas, vai kultūras vietas apskatē. Tā kā mazliet varbūt vairāk pašiem par sevi jāpastāsta tālāk, un es savukārt mēģināšu pastāstīt par to šovakar sociālajos tīklos. Turpinam, ekscelenci. Gribēju uzprasīt par elektrovilcienu. Kāpēc jūrmalniekiem ir atmaksāts braukt turp apakaļ vienreiz dienā? Mūsu turpumniekiem nav tāda iespēja. Viņi pa velti brauc ar savu kvarti. Un kā mēs varam uzticēties vilcienu sarakstam turpmāk? Un jautājums vēl ir, vai biļešu cenas būs tāds pašs, vai viņas augsts? Vai mēs varam rēķināties ar to vilcienu, vai mēs nevaram rēķināties? Tas kaut mans jautājums. Par tiem jūrmalniekiem es varu pateikt pavisam vienkārši. Es pats esmu oficiāls jūrmalnieks. Tas bija Jūrmālas domes lēmums. Jūrmālas dome ir radusi iespēju finansēt. Tieši tāpēc. Tas nav nekāds valdības lēmums, vai tas nav nekāds, teiksim, valsts likums, kas diskriminē, piemēram, Tukumu vai Aizkraukli vai Saukrastus. Tā Jūrmālas doma ir lēmums. Daudz brauc strādāt. Jā. Bet tas, diemžēl, laikam ir no tās sērijas, ka Jūrmāla ir samērā turīga pilsēta. Jūrmāla maksā iekšā arī pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Tā nauda, kas tur paliek, to domi nolēma, teiksim, izmantot šādā veidā. Tur es visam nesen saņēmu, kā deklarēts jūrmalnieks, arī brošūru no Jūrmālas domas, kur tur vēl ir apstāstīts par brīvpusdienām, par vēl dažādām lietām, ka šie ir pašvaldības lēmumi. Un es nezinu, vai Tukuma novads var šobrīd tādu lēmumu pieņemt, zinot arī to, cik ļoti nopietnas diskusijas šobrīd notiek par Tukuma novadu budžetu. Tāpēc es pat negribētu radīt kaut kāda veida spiedienu pret domu. Jūrmāla vienkārši tādu lēmumu pati pieņem un pati maksā. Šis ir vienkārši atbildi, kāpēc. Par cenām es neesmu dzirdējis, ka šobrīd būtu kaut kāda lēmuma par biļešu cenu palielināšanu. Vismaz šobrīd, šajā gadā, bet par vilcienu satiksmi, būsim godīgi, tas, kas ir noticis ar jauno vilcienu ieviešanu, tā ir pamatīga izgāšanās. Es arī sakoju tam jautājumam līdzi, es arī gaidu 9. martu, kad tika solīts novērst visus tehniskos brāķus un problēmas ar jaunajiem vilcieniem, bet es teiktu tā, varētu jau šobrīd prasīt tur atlaist vai iespundēt visus atbildīgos, kamēr par priekšu labāk, lai viņi izdara visu, lai tie vilcieni sāktu rīkot normāli, un tad jau skatīsimies, kurš tur kādreiz kaut ko izdarīt. Man godāts bija drusku ironiski skatīties, ka tajā brīdī, kad bija oficiālā jauno vilcienu palaišana, pogu spiedus bija daudz sanākuši, tajā brīdī, kad bija jāsāk atbildēt uz jautājumiem, palika tikai tur viens ministrs un viens ierēdnis. Es tagad nesākšu analizēt, kurš tur ko tur kādreiz izdarīja, neizdarīja, bet zinu, ko man tā pieeja būtu tāda. Viņi ir pašnoteikuši 9. martu, kā to datumu, kad sakārtot jautājumu ar jaunajiem vilcieniem. Tiešām, lai viņiem veicās, ja tas būs un sāksies, teiksim, normālāk satiksme labi, ja nē, tad arī sāks skatīties, tikai sāks skatīties, bet tad ir jādomā arī, ko tad ar tiem
atbildīgiem pilsoņiem sevišķi pasažieru vilcienu valdē, jo viņi ir no 17. gada. Ja tagad viņus, piemēram, atlaidīs, tur vispār sāksies totāls haus. Ja viņi spēs sakārtot to sistēmu un sāk strādāt, tad, lai tas viņiem nākārtājs problēmas punkts, ja nē, tad ministram ir jārīkojās daudz radikālāk un nesāk. Bet 9. martu viņi praša uzlikt kā 2 mēnešu varētu novēršanas periodu, un dosim to laiku. Vēl mēs precīzi. Jūrmalā iebraucot arī 3 eiro jāmaksāja. Tukumā nav. Labāk nesāksim to Jūrmalu analizēt. Man ir beigais interešu konflikts, kā dzimušam, augušam jūrmalniekam. Prezident kungs, šeit, te es esmu, te. Pirmais gadījums. Otrais. Prezident kungs, lai jums būtu vieglāk šokad sociālos tīklos ierakstīt, reflektējot nedaudz uz to jautājumu par tukumniekiem. Es tomēr gribētu teikt, ka tāda grāmata Otto Ozols rakstīs latvieši ir visur. Es to gribētu nedaudz transformēt, tukumnieki ir visur, ja jūs apskatītos savā lokā tūmā tos gaišos cilvēkus, kas ceļ valsti, tie ir ar vismaz kaut kādu daļu tukuma asinīm. Tā kā es domāju, ka tur ir tāda iespēja mums būt lepniem. Bet jautājums - birokrātija un iepirkuma likums. Strādājot pašvaldības kapitāla sabiedrībā, tas birokrātiskais sloks, kas ir attiecināms caur iepirkuma likumu un tā spēja iepirkt kvalitatīvāko produktu par iedzīgāko cenu ir neiespējama. Iepriekš pieredze ir strādāt starptautiskos uzņēmumos, kur vienmēr ir iepirkums. Un es varu precīzi pateikt, ka strādājot pašvaldības kapitāla sabiedrībā ar vislielāko rūpību un atbildību, cena sanāk 20% dārgāk, mēs nerunājot par to pāru, kas man ir jāuztur, kas uztraucās par to, ka tikai kaut kāds ķeksis ielikts. Dzirdēju, ka valdība teica, ka tiks mazināts birokrātiskais sloks, bet jautājums, vai tiešām ir kāds plāns, un tas tieši tiks darīts, jo iepirkuma likums, es teiktu, no tāda skatu punkta ir viskritiskākais. Paldies! Jā, paldies! Patiesību sakot taisnība, bet valdība šobrīd, kas esmu arī runājis ar Silvijas kundzi, pieķērusies pie būvniecības sloga mazināšanas. Tur diezgan viņi, kā sākuši ar šo prioritāti, jo tur arī ir gana daudz brīnumu. Par iepirkumu likumu ir tiešām slikti, jo mēs parasti spējam, bet tad arī mums pašiem būs jābūt godīgiem pret sevi. Mēs parasti nopērkam kā lētāko, kas izrādās. Es teikšu diplomātiskāk sliktākais variants. Principā, saprotiet, bet tas ir viens klasiskais stāsts. Mums ir tieši šādi skandāli. Mēs tagad visi, tikko es atbildēju jums par to pasažieru vilcienu. Tur jau atcerieties, kāda sāga bija. Laikam iepirkt to lētāko variantu šo brīdi. Jautājums ir tāds, ka bieži vien man liekas, ka tiem atbildīgiem cilvēkiem, es viņus arī cilvēcīgi ļoti labi saprotu, viņiem ir jāpieņem lēmums. Viņš labi zina, ka dārgāks būs labāks. Bet tad sāksies konkurenti uzrakstīs kā minimums 3 iesniegumus visām iespējamām kontrolēm un pārbaudītājiem. Būs atcelts publisks rats, ja runa būs par lielu naudu. Un mēs visi, nesaprotot varbūt detaļas, sāksim domāt, atkal viņi kaut ko ir nozaguši. Un beigās mēs pārmaksāsim par to 2 reizes. Vai 3 reizes, nav svarīgi cik, bet nebūs. Un tagad ir tā, ka es gribētu teikt tā, es tiešām gribētu cerēt, ka varbūt tā plānveidīgāk kolēģi valdībā tiks galā to būvniecības normatīvu trakumu, kas arī ir tikpat traks, jo par to es arī šodien runāju ar pašvaldības deputātiem, kādas šausmas ir, un tad gan ķersies arī pie iepirkuma procesa, un nav tā, kā bieži runā, ka tas ir kaut kādā veidā Eiropas Savienības vai Briseles uzspiest. Ļoti daudz muļķības ir mums paši radīts. To es jums varu pateikt ar savu pieredzi. Viņas izravēt ir diezgan pagrūti. Un dažreiz pat, es varu tikai visiem mums novēlēt, neuzķerties dažreiz uz tādu emocionālu redzi, kur viņi kaut ko mēģinās labot, tāpēc, lai vieglāk varētu, es atvainojos arī diezgan tādu tieši valodu nozakt. Dažreiz tas tiešām ir aizgājis līdz ārprātam, ka tiek smērēti papīrs, tad citi ļoti daudz iepirkumu, ir ļoti daudz uzņēmumu, kur man ir teikuši. Viņi vairs ar valsts iepirkumiem negrib krāmēties, vai pašvaldību iepirkumiem. Viņiem pilnīgi pietiek savu darbu, viņiem pilnīgi pietiek, kam pārdod, un viņi vispār nenāk. Tais konkursos viņi saprot, ka pirmkārt, pat ja viņi uzvarēs, tad var gadīties, ka
Viņiem vēl nāksies taisnoties pāris gadus gan sabiedrības, gan preses, gan kontrolējošo institūciju priekšā. Kāpēc viņiem to darīt? Viņi nopelnīs kaut kur citur un ar kārt vairāk. To man teica vairāki šūšanas uzņēmumi par kaut vai pornu piegādi policijai, bruņotajiem spēkiem un dažādām mūsu iestādēm. To man ir teikuši pārtiks piegādātāji, to man ir teikuši daudz. Bet, jā, es zinu, ka par to diezgan daudz runā. Es teiktu tā, mans pirmais uzdevums ir izdarīt visu, lai pagaidām vismaz vēl nesarežģītu to procesu. Un tad jau sāks viņu arī atvieglot. Tā. Labi, laikam jāsaka jums liels paldies. Tiešām paldies par jautājumu. Prezidents kungs arī maz dāvana no mūsu pašvaldības. Mēs bijām šodien tikai konfekts paēdām, bet ir arī citas lietas, ko novadā ražo. Pašvaldība man arī piekukuļo beigās. Paldies jums!